Mūsu organisms ir unikāls, tas mums dod dažādas signālus par veselības stāvokli, bet mēs bieži rīkojamies neprātīgi. Vienkāršākais piemērs ir salīdzinājums ar automašīnu. Panelī iedega sarkanā motora brīdinājuma signāla lampa, vai mēs ņemam āmuru un izsitam šo signāla lampu. Automašīnai nē, bet sev gan. Ja mums sāp galva, mēs nevis meklējam, kas to izraisa cēloni, bet paņemam āmuru un to izsitam. Tas ir iedzeram tableti, kas noslāpē šo simptomu. Tāpēc Veselības salons 888 piedāvā neizsit signāla lampu, bet izmanto diagnostiku, lai atrastu īstos cēloņus un izārstējies, kļūsti pilnīgi vesels. Mēs strādājam ar ļoti unikālu diagnostikas iekārtu, kas aizstāja apmēram 15 ārstu vizītes. Ja? Mūsu aparāts strādā uz šūnu. Tātad no šūnas tiek ņemta informācija, apstrādāta datorā, un atpakaļ tiek raidīts signāls, un jau doktors skatās monitorā un stāsta pacientam par visām viņu problēmām veselības. Ja? Mēs redzam, tiek izmeklēts pilnīgi viss organisms, iekšējo orgānu un visas iekšējās sistēmas. Atsevišķie taknas, sirds, niere, kuņģis, aizkuņģis iedzers, redzam ļoti labu visu mikrofloru, visas baktērijas, kas ir vajadzīgas un nav vajadzīgas organismā, tātad tiek izmeklēts pilnīgi viss organisms. Mūsu aparāts strādā uz biorezonances bāzes, ja? Tātad katra šūnai, veselai šūnai ir savs viļņa garums. Un, ja cilvēkam ir kādas problēmas, dators to uzreiz uztver, tiek programmā apstrādāts un uzreiz tiek dota atbilde, tad arī tādā pašā brīdī. Mūsu diagnostika ir nekaitīga, nesāpīga, viņu var veikt gan grūtnieces, gan bērni apmēram no 3 gadu vecuma. Kāpēc no 3? Jo bērnam ir tomēr jānosēž 20 apmēram minūtes mierīgi, kamēr aparāts no viņa lasa informāciju šūnu līmenī. Un tad jau viņš tiek palaists brīvībā un doktors tālāk strādā ar vecākiem. Lielākā daļa pacientu, kas pie mums griežās, viņiem ir problēmas ar kuņģa zarnu traktu. Biežākās sūdzības ir dedzināšana aiz krūšu kaula, sāpes, vēdera pūšanās, slikta dūša un vēdera izejas traucējumi. Diagnostikas laikā mēs būtībā apskatām visus gremošanas orgānus, novērtējam to funkcijas un arī konstatējam diagnozes. Salonā viens no jaunumiem ir spā estēts. Konstantīns Gavrilovs veiks dažādas spā masāžas. Izstrādes stadijā salonā ir projekts darbam ar soģoku metodi. Sīkāk informāciju meklējiet mājaslapā www.vs888.lv.